Deputāte, šodien tātad ir arī kārtējā Balvanoda pašvaldības domes sēde. Strādāsim, es ceru, ka raiti un saprotami kopā. Ir piedāvājums izskatīt 73 lēmumu projektus, no kuriem 3 ir papildus darba kārtībā, un es ceru uz to, ka jūs viņus arī atbalstīsiet. Tad viens no tiem ir dāvinājums Rugāja vidusskolai. Nākamais ir ļoti svarīgs saistībā ar Žīguru balvu enerģijas un pašvaldības nākamajiem plāniem par apkures nodrošināšanu Žīguru ciematā. Par finansējumu piešķiršanu centrālās bibliotekas telpu pielāgošanai Žīgurās Viļakas ielā 25. Tātad šobrīd uz sēdi ir reģistrējušies klātienē Jānis Auziņš, Andris Bačuks, Ruta Cibula, Inta Kaļos, Andra Kindzule, Tālis Korlašs, Aija Mežala, Andris Mežala, Segons Salmanis, Imants Lišāns, Jānis Truponieks. Nepiedalās tiešo darba pienākumu dēļ Iveta Rilkeviča, Aldis Ločmelis un Sandijs Ņikuļins. Saprotu, ka Sergejs Maksimovs ir pieslēdzies un ir komandējumā. Man šķiet, ka jūs arī variet piedalīties. Tie ir oficiāli sēdē, bet, jurista komentārs, kā tur ir, vai balsošana, ja tiešām komandējums. Labi, bet katrā gadījumā kvorums ir pietiekošs, lai sēde būtu tiesiski likumīga. Tad aicinu balsot par papildus darba kārtības jautājumu iekļaušanu domes sēdē. Ja nav iebildes, tad lūdzu balsojam. Balsojumu slēdzam. 11 deputāti, kur ir reģistrējušies sēdē. Tātad Jānis Auziņš, Andris Bačuks, Ruta Cibula, Inta Kaļos, Andra Kindzule, Tālis Korlašs, Aija Mežala, Andris Mežala, Segons Salmanis, Imants Lišāns, Jānis Truponieks ir nobalsojuši par. Lēmums pieņemts. Tad ir otrs balsojums par papildus darba kārtības jautājumus skatīt pēc 66. jautājuma un darba kārtības 67. informatīvo jautājumu skatīt kā pēdējo darba kārtības jautājumu, attiecīgi mainot darba kārtības jautājumu numerāciju. Vai nav iebildes, jo mums gan ir kārtēja, gan papildus, gan arī slēgtā daļa un informatīvā. Ja iebildes nav, aicinu balsot. Balsojumu slēdzu. Visi klātesošie deputāti ir atbalstījuši šo priekšlikumu. Un tātad balsojums par darba kārtību kopumā. Balsojumu slēdzam. 11 deputāti atbalstījuši darba kārtību kopumā. Tātad varam pāriet pie lēmumu projektu skatīšanas. Tad pirmais jautājums par Balvanoda pansionāts balvi sociālās aprūpes pakalpojuma pansijas sniegšanas izbeigšanas termiņu ziņo Andris Bačuks. Lūdzu, Andri. Labdien, vai labrīt visiem! Šis jautājums tika izskatīts Sociālā un veselības veicināšanas komitejā. Atbalstīts vienbalsīgi. Lūdzu, atbalstīt. Jautājumi? Debates? Aicinu balsot. Balsojumu slēdzam.
11 deputātu balsojums par lēmums pieņemts. Otrs lēmuma projekts par balvu novada pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu attīstības stratēģijas apstiprināšanu ziņo Andris Bačuks. Tad sociālā komiteja izskatījām arī šo jautājumu. Atbalstīts vienbalsīgi. Ceru, ka atbalstīsim arī domas sēdē. Šobrīd arī klātienē ieradusies sociālās pārvaldes vadītāji. Ja būs kādi jautājumi, Līga spēs arī atbildēt. Ceru, ka visi ir iepazinušies. Stratēģija, manuprāt, ir ļoti kvalitatīvi izstrādāta. Tieši pat apakšējā daļā rīcības plāns sīki detalizēti. Deputāti ir iepazinušies arī pēc atbalstīšanas. Noteikti parūpēšos par to, lai šī stratēģija arī publiski visiem ir pieejama balvu mājaslapā un var iepazīties un spriest par nākotni sociālā aprūpes centros. Ir jautājumi? Lūdzu. Es varbūt gribu pajautāt tikai vienas lietas. Jā, paldies noteikti darba grupai. Jā, tiešām stratēģija ir saprotama. Manuprāt, arī daudz iekšā ieliktas visas lietas, bet varbūt tāds jautājums ir 37. lapā, tur, kur ir par visiem saciem. Nekur nav pieminēts rekavas. Viļaka ir, Rugā ir, Balva ir, rekavas tur nav. Nevajadzēja tur kaut kā, varbūt, ne. Līga, lūdzu, palīdzi mums. Nē, nu varbūt, Labdien. es nepamanu, kaut Jā, citur Līga, ir. lūdzu. Rekava ir kā Viļakas struktūra vienība, un šī informācija ir iekļauta arī par Rekavas. Jā, bet tad, centriem. ja lasa, piemēram, tie rekavas cilvēki, varbūt viņi varēja tur papildināt. Nevajadzēja tā. Vienkārši man tā lika, jo es arī biju darba grupā un daudz sanāksmi visu pārējo. Lai ir par visiem, nu, ka viņi ir pieminēti, ka viņi būs. Nevajadzētu tā priekšlikums vienkārši. Saprast, tad Inta domā trešais punkts, galvenie sagaidāmie rezultāti. Jā, nu, 30. tur ir gadam. par visiem teikts, ka Jā, Rugājus jā. tur to un to, balvu stiprināsim un rekavas tur nav. Okay. Redzat, jā, tur varētu papildināt vienkārši. Līga, tu saprati, kurā vietā tas ir. Tātad trešajā punktā pie Viļakas sociālās aprūpes centra darbība ir izbeigta organizēt. Nu jā, klientu tas tur tiesības savādāk, varētu kā- es nezinu, es tikai tā domātu, jā. Man ir Kā priekšlikums, ka tur varētu aiz rekavas būt šīs, ne, aiz Viļakas būt šīs iekavas. Jā, nu kaut kā, lai tomēr ir Rekavas drošības tas sajūta, pats. ka tā rekava paliek, jo mēs jau darba grupā par to arī runājam. Piekrītat, ja tā varat, jā. Tad nevis kā priekšlikums, kā papildinājums. Redakcionāli. Nē, nu vienalga kā. Jā. Un otrs man pie apdraudējumiem situācijām 16. punktā 43. lapusē. Manuprāt, šajā situācijā, kāds ir īpaši sociālajiem un gulošiem, vajadzētu papildināt, ka ne tikai ugunsdzēs un kādi tur, bet arī CA speciālistu ielikt klāt, ka tur ir sadarbība, tur, kur ir paskatāties, ja? Manuprāt, un arī to, kad ir šī ārkārtas situācija un visu pārējo, kad, nu, vienkārši šī ģeopolitiskā situācija mums jau liek daudz ko vairāk likt, ne tikai ugunsdzēsības šī te apkārt, ja? Un vēl redakcionāli man likās, ka tur Nē, ir, tad konkrēti. nu, papildināt ar CA, tad es atteicu 16. punktā, ar papildināt ar CA speciālistu, ja, tad būtībā tas ir ļoti svarīgi, jo Gailis Jānis ļoti daudz palīdz šobrīd, tas nebūtu traucēklis, manuprāt. Un redakcionāli visur, ja lietojam visur balvu pašvaldība, tad visos tur ir vietām pašvaldība, vietām balvu, tad visur balvu pašvaldība vai pašvaldība. Nu, lai tā korekti, jo dokuments tiešām, manuprāt, ir kvalitatīvs, visaptverošs un visiem, mums visiem paldies un Andrim visiem, kas bija grupā, paldies par darbu. Pieņemam šos priekšlikumus kā redakcionālus, ja? Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi un deputēs kāds vēlas izteikties? Nav, aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. Vienpadsmit deputātu balsojums par, lēmums pieņemts. Trešais jautājums par Baltinavas vidusskolas direktora Imanta Slišāna atbrīvošanu no amata. Ziņo Sandra Kindzele. Labdien!
Ir saņemts iesniegums no Baltinavas vidusskolas direktora Imanta Slišāna par to, ka viņš vēlas izbeigt darba attiecības. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā mēs šo jautājumu izskatījām, mazliet arī pārrunājām, akceptējām Imanta gribu, lūdzu atbalstīt arī domas sēdē. Paldies. Jautājumi. Vai pretendents uz atbrīvošanu tomēr vēlētos mums kaut ko bilst? Imants, vārds tev. Jā, labdien, labadīna. Izmantošu iespēju, ka esmu te kopā pie galda un dažas lietas gribu sacīt, jā. Ko jau komitejas sēdē jā, vēl jau es mēnesi būšu amatā, tad ar 28. jūniju pēc saviem izlaidumiem un lēmums laicīgi, lai var konkursu būt uz nokušu direktoru. Tad sacīju komitejas sēdē jau, ka tas ir mums paša lēmums un arī lūdzu tu respektēt manu izvēli. Ko es gribu pieminēt? Skolā strādāju 36 gadus un par direktoru 24. Tas ir daudzi. 24 gadu laikā, kamēr esmu direktors, esmu piedzīvojis 16 izglītības ministrus, 5 pašvaldības vadītājus un arī 2 administratīvu teritorijas reformas. Es gribu sacīt paldies katram par atbalstu, kas atbalstīja. Nenosaucot vārdus nevienu, paldies par sadarbību katram, ar ko mēs sadarbojam. Vislielākais paldies ir Munai Baltinovai, mūsu skolai, kolektīvam, kolēģiem, pedagogiem, tehniskiem darbiniekiem, skolniekiem, vecākiem Baltinovas kopienai. Kopiena kopā gan Baltinova, gan Upīte un Brīžacīms Baltinovas pogasta apvienībai. Paldies arī kolēģiem deputātiem tagadējiem par tiem jautājumiem, kurus bija sadarbība atbalstot skolu un Baltinovu un vispār skolas. Paldies par sadarbību izglītības pārvaldē. Ko vēl gribu sacīt, ka itimos 24 gadu laikā man ir bijis lemts piedzīvot tādus svarīgus notikumus, kas ir svarīgi bijuši skolas attīstībai un darbībai. 2008. gadā sporta halles atklāšana pie skolas. 2009. gadā 10. bija tāpat, ko citos skolās bija Lilijas dabaszinību projekts ERAF. 13. gadā mums bija Sorosu fonda Latvijā projekts, gan Lielus paudžu centra izveides. To 14. gadā bija Baltinovas pašvaldības projekts siltināšana skolas. Un 2016. gadā bija bērnu dārza, ja pirmškolas īstotas pievienošana pie mūsu skolas, kas bija svarīgs lēmums skolai ilgtermiņā. Gribu sacīt arī, ka, ko esmu sacījis vienmēr, ka Baltinova ir stipra vieta un nav izmirstoša vieta. Un mūsim itamā gadā ir 50 bērni pirmškolas grupos un septembrī 1. klasītie sāks 15 pirmklasnieki. To, ka Baltinova dzīvoja. Un gribu sacīt, ka katram cilvēkam, katram arī amatpersonai ir plusi mīnusi, ir stipros un vojos vītas. Es gribu vērēt nokušiem direktoram un līdz ar to kolektīvam, lai tam cilvēkam ir vairāk plusu, mazāk mīnusu, vairāk stipru pušu un mazāk vojos pušu. Un lai veicos mūsu iemeslim. Paldies! Paldies, Imant. Kādi jautājumi vai kāds vēlas izteikties? Jautājumu nav, bet, laikam būtu, es jau izglītības komitejā teicu, 20 gadus arī vairāk esmu strādājis kopā ar Imantu. Šodien vēlreiz gribu apliecināt lielu sirsnīgu paldies par kopā daudz būtībā dzīves skaistākajiem gadiem kopā, ko esam pavadījuši direktora amatos. Vienmēr par cilvēcību, vienmēr par sapratni, par inteliģenci. Galu galā pirmo reizi, kad atceros, ka atvedam čilēšus uz jūs izrādījis, sacīja, kas tas ir klāvs vārds vai kas tas ir tāds, jā. Tātad paldies, Imant, par daudzām situācijām dzīves, kuras esam risinājuši kopā, un milzīgs paldies par kopā pavadīto laiku darbā un atpūtā. Un tiešām es ceru, ka daudz skaistu brīžu mums vēl kopā būs visiem arī šobrīd. Milzīgs paldies tev par darbu, varu teikt, jā? Paldies! Man pirms balsojuma te ir viens jautājums.
Nu, parakstiem vadītājiem, direktoriem ir jāsagatavo vienalga sauksim mantinieks vai darbu turpinātājs. Un vai tu izglītības pārvaldē un pašvaldībai, varēsi kaut ko ieteikt, jo patiesībā ir ļoti svarīgi, kādās rokās tiešām nonāk tava izglītības iestāde. Jā, līdzīgi jautājumu Sandra uzdeva komitejā. Es gribu sacīt, ka mūsu valstī gan tie sistēma, ka mūsu nav monarhija, nemantoja to amatu, bet ir konkurss josludināja. Bet, kad Sandra man jautāja, vai es redzu kandidātus, es sacīju, jā, es Baltunovā redzu kandidātus. Mums ir cilvēki Baltunovā, ko es gribētu redzēt direktora amatā. Jā, paldies. Tad jau tā nākotne ir skatās gaišāka. Kolēģi aicina balsot. Kas te pabeidz teikumu? Imants, jā, balsojumu slēdzam. Tātad par ir nobalsojuši 10. Viens deputāts nav piedalījies balsojumā. Tātad par Jānis Auziņš, Andris Bačuks, Ruta Cibuliņa, Takaļos, Andra Ķindzule, Tālis Korlašēja, Mežela, Andris Mežels, Egons Salmanis, Jānis Trubonieks. Balsojumā nepiedalās Imants Slišāns. Lēmums pieņemts. 4. par grozījumu balvanoda pašvaldības darba reglamentā. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejas sēdē. Pamatots gan no domes administrācijas darbiniekiem, gan saprotams arī deputātiem. Aicinu deputātus atbalstīt lēmuma projektu domes sēdē. Vai ir jautājumi? Jā, man ir jautājums. Jā, sveiki, kolēģi, varbūt vajadz izrunāt to iepriekš, bet tāda viela pārdomā, vai izglītības, kultūras un sportā komitejas sēdi nevajadzētu mums likt uz 9, kā priekšsēdētāji redz, jo tie jautājumi diezgan daudz ir, un tad ir tas laika limits, ko mēs varbūt nepaspējam izrunāt un izdiskutēt. Kā tur ir? Jā. Kā lemsiet noteikti, bet tāda apsvēruma, ka tie, kas brauc, pirmkārt mazliet vēlāk, bet tad, kad atkal to jautājumu nav tik daudz, tad ļoti liels pārtraukums sanāk starp tām 2 sēdēm, starp izglītības, kultūras un finanšu komiteju. Un, tā kā optimāli, lai mēs tā kā rēķinamies, ka uz tām 2 stundām, nākotnē mums tajās 2 stundās būtu jāiekļaujās. Un no 12 līdz 1 ir tad vienkārši tāds loģisks pārtraukums. Labi, strādāsim. Jā, 9, tad tur liels pārtraukums pa vidu. Kā? Citreiz atkal, jā, ir maz. Labi, tad saprotu, ka šobrīd atstājam pa vecam, un pēc vajadzības mēs iekšēji jau varam rīkoties un aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. Uh, 11 deputātu balsojums par, lēmums pieņemts. 5. par grozījumu balva novada domes 2021. gada 23. septembra noteikumos nr. 3/2021 iepirkuma plānošanas, organizēšanas un kārtība balvu novadā. Ziņotājs tātad. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejā, atbalstīts. Ziņotājs bija Aleksandrs Ņegaus. Tas ir saistībā vairāk ar tādām nosaukumiem un nodaļu maiņām, un lai būtu precīzi, kādā veidā šis process notiek un tālāk tiek kontrolēts, vadīts un organizēts. Lūdzu, atbalstīt. Vai kāds vēlas jautājumus? Debates. Aicinu balsot. Balsojumu slēdzam.
11 deputātu balsojums par lēmums pieņemts. 6. par Balvanoda pašvaldības noteikumu numur 3/2026 Balvanoda pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtība apstiprināšana. Projekts izskatīts Finanšu komitejā. Pamatots, kāpēc tas ir nepieciešams, lai skaidri atrunātu gan lēmējvaras, gan izpildvaras, gan iestāžu vadītāju darbību, kārtību, termiņus, kā mēs nonākam pie jaunā budžeta un kādā veidā arī mēs kontrolējam un nesam arī katrs savu atbildību par šī budžeta disciplīnas ievērošanu. Vai kolēģiem ir jautājumi? Tur tie redakcionālās izmaiņas ir veiktas, ja? To, ko jūs ieteicāt, jā, Sandra, jā. Bet es aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. Jā, 11 deputātu balsojumi par, lēmums pieņemts. 7. par SIAZA 2025. gada peļņas izlietojumu. Jautājums, lēmuma projekts tika izskatīts Finanšu komitejā. Piedalījās arī ZAO valdes priekšsēdētājs un atbildīgās amatpersonas. Ziņojumu sniedza arī izpildu direktore Daina Tutiņa. Respektīvi, šie peļņa tiek ieguldīta tālāk infrastruktūras un uzņēmēju attīstībā. Ziņojums bija saprotams, bija arī jautājumi par to, kā mēs turpmāk varam organizēt, sadarboties un uzlabot atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu Balvu novadā. Tā kā vai kādam ir vēl kas neskaidrs vai vēlas izteikties? Aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. Vienpadsmit deputātu balsojums par, lēmums pieņemts. 8. par debitoru parādu dzēšanu. Izskatīts Finanšu komitejā. Ziņotāja Inese Trupelniece. Diemžēl saskaramies ar šādiem lēmuma projektiem pa summām. Esam iepazinušies. Finanšu komitejā iebildes nebija, bet bija saņemta arī informācija, kā vispār šobrīd norit un cik sekmīgs ir darbs ar debitoru parādu piedziņu. Kolēģi, vai jautājumi? Aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. Vienpadsmit deputātu balsojums par, lēmums pieņemts. 9. jautājums par debitoru parādu dzēšanu. Līdzīgs kā iepriekšējais, izskatīts Finanšu komitejā, atbalstīts. Vēlams sekmēs parādu piedziņā. Vai kāds vēlas jautāt vai izteikties? Balsojam. Balsojam. Andris balso arī. Balsojumu slēdzam. Balsošanas rezultāti 11 deputātu balsojums par, lēmums pieņemts.
10. Par balvu notu sociālās pārvaldes valdījuma esošo dzīvojumu telpu īres un komunālo maksājumu maksas noteikšanas kārtību. Izskatīt Finanšu komitejā, atbalstīts, aicina atbalstīt domas sēdē. Jautājumi? Debates? Balsojam. Balsojumu slēdzam. Vienpadsmit deputātu balsojums par, lēmums pieņemts. 11. Par balvu noda sociālās pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Izskatīt Finanšu un sociālā komiteja, atbalstīts, aicina atbalstīt domas sēdē. Jautājumi, lūdzu. Man ir jautājums par pakalpojumu, kas ir pielikumā, lai saprastu par veļas mazgāšanu. Tātad 3.1. punktā ir minēts veļas mazgāšana par vienu ciklu, tur 9,71, acīm redzot, pēc kā aprēķina, un 3.2. personām ar trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām uzrādot izziņu. Kas var izmantot pakalpojumu, kas minēts punktā 3.1? Jā, Līga. Tātad atbilstoši 2022. gada 27. janvārī apstiprinātajiem balvu noda domes saistošajiem noteikumiem numur 2/2022 par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo atbalstu balvu noda 102. pantu tiesības saņemt pakalpojumu personai, kurai ir sociālo apstākļu, sociālo prasmju trūkuma vai citu apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt personīgo higiēnu. Un šis atbild uz šo pakalpojumu, kas ir veļas mazgāšana par vienu ciklu, ka jebkura persona, kurai ir sociālās apstākļu sakritības, sociālo prasmju trūkums un arī citi pamatoti apstākļi var droši nākt izmazgāt veļu par naudu. Kaut kāds speciāls vērtējums ir tiem, kā jūs izvērtējat tos sociālos apstākļus? Tā ir jau cilvēka sniegtā informācija. Piemēram, viņam ir salūzis veļas mašīna, nav ar ko šobrīd izmazgāt šo veļu. Cilvēkam ūdensvada mājās nav, viņam nav kā pieslēgt šo veļas mašīnu, un tad viņš nāk arī izmanto, arī no blakus mājām nāk izmanto šos veļas pakalpojumus, jo tur ne visiem cilvēkiem ir veļas mašīnas. Tāpat arī no sociālās mājas cilvēki izmanto šo veļas pakalpojumu. Jā, tur ir viņiem visiem statusi, kas atbilst šīm trūcīgām vai maznodrošinātām personām, bet blakus dzīvokļa mājā tādu statusu visiem nav. Labi, paldies. Paldies. Vēl ir jautājumi vai atbilde ir pietiekama? Vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. Vienpadsmit deputātu balsojums par, lēmums pieņemts. 12. Par ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. Bet, kā redzēs, šeit ir saņemts priekšlikums no komisijas priekšsēdētāja Andra Bačuka. Jā, tad ejam uz priekšlikumu sadaļu. Andri, tev vārds. Jā, šis priekšlikums izriet ar pirmo lēmumu projektu, ko mēs izskatījām, pagarināts pensijai termiņš, līdz ar to arī šeit jāiekļauj papildus pensijas izmaksas. Vai ir jautājumi par priekšlikumu?
Jautājumu par priekšlikumu Ruta ir. Ne. Labi. Tad aicinu balsot par priekšlikumu. Egons. Jā. Balsojumu slēdzam. Un tad līdz ar šo iekļaujot šo priekšlikumu lēmumu projektā aicinu balsot par lēmumu projektu kopumā. Tagad jautājumi. Jā. Lai nostiprinātu savu pārliecību, tad vēlreiz gribu pārjautāt precīzi, kas ir tas iemesls, kāpēc mums ir jāceļ 26. februāra lēmums. Andru, lūdzu. Okay. Mēs atveram priekšlikumu. Šīs summas nebija precīzas. Kas ir viena diena sociālās rehabilitācijas institūcijai pakalpojumu maksa. Bet mēs bijām pieļaujuši kļūdu attiecībos pansionāts Balvīga un Rugā sociālās aprūpes centra. Konstatējām. Pirmie konstatēja Balvu pansionāts, deva par šo informāciju, ka un tad attiecīgi arī tikai rīkojāmies un cenu izmainījām. Nākamais jautājums. Tātad šīm divām institūcijām par šiem 2 mēnešiem ir radušies budžetā atbilstoši neieņēmumi. Jā. Nav viņi lieli, bet potenciāli tie varētu būt līdz 2000 eiro kopā. Jā. Vai mums ir paredzēts budžeta grozījumos kompensēt šīm iestādēm šos neieņēmumus? Uz doto brīdi tas nav paredzēts, protams, budžetā, bet tagad līdz gada beigām mēs šo ņemsim vērā, un skatīsimies. Jā. Droši vien gribētu teikt, jāpasaka drošāk, kur tad tā summa bija pazudusi, tās kapeikas. No komitejas sēdes līdz domes sēdē. Komiteja pieņemtās summas pareizas, skaidrojumi bija tātad pa tekstuālo daļu, lai mēs saprotam, pa ko tur tā tēma ir, pa ko notika diskusijas. Un, patiesībā finanšu nodaļas darbības, jeb kļūdu rezultātā ir radusies šī kļūda. Deputātu lēmumu komitejā ir pareizi un atbilstoši tiem, ko mēs šobrīd mēģinam ieviest. Un no tā nav jau katrai šī lieta arī pateikt, nav jau tur kaut kas jādara. Labi, ka mēs konstatējam, tā ka konstatējam. Jā, lūdzu, Sandra. Tie, kas nav sociālajā komitejā, cik es esmu sapratusi arī tad, kad mēs runājām darba grupā. Patiesībā tur nav ne zaudējumi, ne ieguvumi no tā, jo pašvaldības tiesības ir mainīt maksu, ja faktiskās izmaksas pārsniedz 5%. Jā. Tā ir mūsu brīva griba, vai mēs mainām, vai mēs nemainām. Šobrīd bija samainīts, izejot no tā, ka pēc faktiskajām izmaksām, nevis šobrīd no šos iepriekšējos 2 mēnešus, bet mēs to varējām nedarīt, atstāt veco cenu, jo nepārsniedz šos 5%, tā ka tur nav tikpat labi arī varēja palikt vecā cena. Tā, kas bija apstiprināta iepriekšējā domas lēmumā, arī tā būtu bijusi pareiza. Tā ir mūsu izlemšana. Ruta? Mums nav šī pirmā reize, kad starp Finanšu komiteju un domes sēdi notiek tādas brīnumainas lietas, kad pamainās cipari un ienāk priekšlikumi. Un es tomēr aicinātu atvērt šī 26. februāra domes sēdi. Un, manuprāt, šeit tādā
interesantā proporcijā tajā, ko paskaidro Andris Bačuks, ir sajaukti meli un patiesība. Jo patiesībā šo priekšlikumu, kas ietver šo te ciparus, kuri netika spriesti Finanšu komiteja, tomēr ir iesniedzis deputāts Andris Bačuks. Un mēs esam paļāvušies uz šo priekšlikumu, uzticējušies šim priekšlikumam, un par šo priekšlikumu arī visi deputāti, kas piedalījās tajā domes sēdē, ir nobalsojuši. Un es esmu pārsteigta, ka priekšsēdētājs 2000 nosauc par kapekām, bet ja 2000 iztrūks kādas iestādes budžetā, tad tas tomēr ir ievērojams skaitlis, un es pieļauju, ka iestādē tomēr tiks lūgts izpildīt šo ieņēmumu plānu, un ka patiesībā mēs arī visi paļaujamies uz to, ka šis ieņēmuma plāns tiks izpildīts, bet patiesībā šobrīd iestāde pie tā nav vainīga. Šobrīd mēs esam vainīgi visi deputāti, gan tas deputāts, kurš izteica šo priekšlikumu, gan arī tie deputāti, kuri mēs uzticējamies un par šo priekšlikumu nobalsojām. Un būtu godīgi, ja mēs arī adekvāti uz šo notikumu reaģētu, atzītu savu kļūdu. Un tāpēc mans priekšlikums ir sekojošs, un es to iesniedzu arī tagad sēdes laikā, ka noteikti, ka sakarā ar Balvunu novada domes 2026. gada 26. februāra lēmumā pieļauto kļūdu pakalpojuma maksas noteikšanā, kas radījusi novada pašvaldībai zaudējumus, atbildīgajiem deputātiem ir pienākums kompensēt pašvaldībai radušos zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nosakot, ka ieņēmumi tiek ieskaitīti ilgstošās aprūpes iestāžu budžetos. Ļoti labs priekšlikums. Droši vien jurista komentāru vajadzētu, bet, kā redzēt, deputāte Cibulai, parasti šie dokumenti, lēmuma projekti, nonāk ar veselu rindu saskaņojumu. Un arī šis lēmuma projekts ir bijis ar domes darbinieku veselu rindu saskaņojumu. Un, jā, varbūt, teiksim tā, domājot, tāpēc arī šī kārtība pa budžetu veidošanu, kur mēs cenšamies iestrādāt tiešām katra rīcību. Varbūt ir vēl kāda kārtība jāizstrādā, ka domes priekšsēdētājiem, deputātiem ir jāveido pie pašvaldības vēl kāds savs juridisks finansiāls birojs, lai pašvaldības deputāti ievēlēti, viņu lēmumi un paraksti netiktu apšaubīti, un viņi droši varētu likt šos parakstus un tālāk virzīt lēmumus. Jo mēs šobrīd nonākam bieži vien tādās situācijās, ka ir bezmaz vai 7 saskaņojuma lietas, bet, jā, tur nav runa par atbildības nešanu, bet runa ir par to, kādai sistēma un kam tad par to ir jāatbild un jādarbojas. Un to kompensēt, to, ko jūs sakat, protams, pie budžeta mēs to skatīsimies. Jā. Radikāls jūsu tāds priekšlikums, pie tam ņemot vērā, ka jūs iepriekšējos 4 gadus esat strādājuši šajā sociālajā jomā. Mums šī sociālā joma ir tiešām kā mazs bērns, kuru mēs viņu lolojam un skatāmies, kas tur ir jādara un kā ir jārīkojas. Tāpēc ir bijušas darba grupas un, diemžēl, šos iepriekšējos gadus, tur ir, neteiksim, stagnēts, bet tāda virzība, attīstība, laba pārvaldība nav bijusi ieviesta. Mums ir tagad tie 9 vai 10 mēneši, mēs cenšamies to pieklājīgā formā darīt, runāt, veicināt, sekmēt līdz tam, ka, teiksim, šobrīd radikāli ir jāskata pat tie līgumi, uz kā pamata pansionātu vai pansiju iemītnieki nonāktu. Līdz tam, ka parādās, ka mums nav veiktas uzskaites pa katra individa debitoru parādu, kurš no viņa ir izveidojies. Tas pamazām šīs kļūdas mēs atrodam, izķeksējam un ceļam augšā. Tā, kas diennakts patvērsme, kas mums ir bijuši,
strādājuši 4 darbinieki, respektīvi paskatoties mēnesī viens tur iemītnieks ir bijis. 4 gadus mēs esam viņus algojuši, un tad ko mums teikt? Kādam ir jākompensē 4 gadus nelietderīgi uzturēta iestāde? Algoti 4 nepareizi darbinieki? Vai vēl brīnum lietas, kas mums šobrīd parādās arī saistībā ar Balvu centrālo biblioteku? Par štata vienībām, kuras ir uz 1. janvāri paredzētas, par štata vienībām, kuras ir reāli bijušas un darbojušās, strādājušas, par štata vienībām, kurām ir izmaksāts atalgojums. Jā, mēs daudz īstenībā cenšamies un strādājam šīs kļūdas, varbūt neizdarības, nejaušības izķert un sakārtot sistēmu, lai viņa tas strādātu labi, droši visiem, gan iestāžu vadītājiem, gan komiteju priekšsēdētājiem, gan arī kopumā deputātiem. Auziņš Jānis, jā, vēlējāties. Jā, labdien visiem. Tas ļoti interesants. Es saprotu, jūs tā kā piedāvājat, ka deputāti personīgi kompensēšanu. Jā, tieši tā. Es esmu par personīgu atbildību, esmu gatavs samaksāt, ja jūs tā gribētu. Bet tad par iepriekšējo gadu, piemēram, budžeta plānošanu, vai jūs, kā pozīcija esošana arī par sociālo jomu atbildīgā komitejas vadītāja, arī par pansionāta neizpildi būsat gatava samaksāt tos? Jums bija jāseko līdzi šai budžeta izpildē. Jūs zināt, kādi skaitļi tur nebija izpildīti. Vienkārši tas ir tīrākais populisms, vai tas ir atkarīgs, jūs esat pozīcijā vai opozīcijā. Ja jūs esat opozīcijā, tad esat gatavi skatīties. Jūs ļoti labi saprotat, un es gribu cilvēkiem pateikt, kas arī skatās. Cilvēks ļoti labi saprot procesus. Un šī ir tāda populistiska spēle. Mēs varam viņu spēlēt un rādīt, kā jūs tagad redzījāt, kad kaut kurā brīdī ir bijusi aprēķinos kļūda, vai vienkārši tur tas tiek, es būtu gatavs, es esmu gatavs samaksāt, ja jūs samaksāsiet par savu atbildību arī iepriekšējā budžeta sastādīšanā, apstiprināšanās visās. Un tad mēs iesim līdz šim vienkārši pliks populisms. Un, es nezinu, man skumji klausīties šādu. Paldies. Paldies. Jā. Es nevienu brīdi arī neesmu teicis, ka tā ir kāda darbinieka kļūda vai šis priekšlikums no manis, kas izskanēja februāra domas sēdē, bija saistīts ar to, ko mēs runājam Finanšu komitejā, atcerieties. Tur bija vairāk stāsts par redakcionālo. Kurš sapratīs, kurš nesapratīs. Tur bija gan iesaistījies, gan Jurijs Annuškans, gan sociālā pārvalde. Bet kļūda jau nebija tajā momentā, kas bija priekšlikuma būtība. Kļūda bija tajā momentā, kad tika iesniegts pielikums tabulā. Un tiešām neviens mēs, arī visi pārējie deputāti, mēs neredzējām, ka ir cits pielikums pievienots. Nevis tas pielikums, par ko mēs bijām vienojušies gan sociālā komitejā, ko es biju aizsūtījis arī, gan sociālā komitejā, gan Finanšu komitejā. Tādas lietas, diemžēl, notiek, un kaut kādā ziņā, protams, pārmetums vietā, bet to, ko Jānis Auziņš teica, protams, tas ir interesants pārmetums, protams, bet strādāsim vēl precīzāk. Paldies. Es tomēr gribētu uzstāt un teikt to, ka tā nav nekāda kļūda. Mēs varam arī lemt, ka tā cena ir tāda. Gan viena cena ir pareiza, gan otra cena ir pareiza. Tā nav kļūda nekādos aprēķinos. Tā mazākā cena ir pēc faktiskajām izmaksām šī gada vai pagājušā gada. Un abas cenas mums ir pareizas. Šobrīd par to vispār es negribu, ka mēs paliekam uz tādas nots, ka kāds kaut ko ir baigi nokļūdījies. Abas cenas ir pareizas un punkts. Bet man ir vēl viens priekšlikums, ka mēs pieļaujam to, ka Balvu pansionāts šogad neizpilda savus ieņēmumus tikai par šiem 2000. Bet pārējos izpilda. Jā.
Jā, Kurš tagad, Ruta lūdzu. jā mēs akceptējam, jā, bet pārējos izpildījus, Ruta, zinat, to, ko arī Jānis Sauziņš teica, kāda situācija bija pagājušā gadā un kāda viņa veidojās arī šogad. Man ir jautājums priekšsēdētājam. Kāds sakars tam, ko es tagad saku par šo priekšlikumu, ir ar balvu Centrālās bibliotekas štata vienību sarakstu? Man ir brīva izteikšanās tiesības un pielikšana klāt. Un tur vēl dīvainības arī ar to centrālo biblioteku vēl viena otra kadru, teiksim, virsībā ir pieņemšana. Bet sakars ir sekojošs, ka daudzas lietas, kas notiek, ko deputāti pat nezina, par ko deputāti nav informēti. Bet jā, es neesmu jau vairāk kā gadu direktori. Neuztverēt to personīgi. Es neuztveru, bet Neuztveriet to personīgi. Tas ir tikai salīdzinoši, ka pateikt, ar ko mums reāli ikdienā, kā lēmēji varai ir jānodarbojas. Lēmēji varai ir vienas funkcijas, izpildu varai ir otras funkcijas. Mēs šo, teiksim, patiesībā savu darbu darot, mēs palīdzam izpildu varai strādāt. Un arī tur, kur parādās kļūdas, mēs mēģinām kopīgiem spēkiem viņas arī novērst un turpmāk viņas vairāk arī nepieļaut un sekmēt, teiksim, tādu kopīgu labu darbību, lai katrs var darboties un zina, kā darboties atbilstoši tam, kādu amatu viņš ieņem. Tikai tā. Neuztveriet personīgi, vai jūs bijāt vai kā. Tas galīgi nebija sakara ar jūsu bijušo amatu. Tā kā pieņemiet to patiesību. jā, es būtu ļoti pārliecināta, ka patiešām šis viss tiks risināts saskaņā ar labas pārvaldības principiem, tad es arī šādu priekšlikumu neizteiktu. Man šobrīd ir šaubas par to, un es savu priekšlikumu esmu izteikusi. Paldies! Jā. Jā, iesniedz. Juri, viņš ir pieņemams tas priekšlikums, ja? Vai pieņem priekšlikumu? Viņš ir. Iesniedz priekšlikums, jānobalso, vai viņu mēs pieņemam šo priekšlikumu? Man ir jautājums, viņš ir juridiski viņš ir vispār pielietojams. Nē, deputāti piedāvā, ka šie te zaudējumi, kas ir, viņi nav zaudējumi, ka šī budžeta starpība, kas izveidojušies budžetā, ka to kompensēs deputāti personīgi. Tas taču vispār, viņš nav saistīts ar šo. Nē, neskar. Tas ir cits, jums ir jāiesniedz kā priekšlikums, kā jaunam vispār. Es ierosinu lēmuma projektu papildināt ar 7. punktu. Šo nevar iekļaut šī lēmuma projektā. Pagaidī, Juri, tad tu gribi teikt, ka jebkuru absurdu priekšlikumu mēs liekam iekšā. Personīga atbildība, tur ir jāvērtē. Deputāts īsti varbūt nevarētu teikt, ka viņam tur visi tie priekšlikumi vienalga, kādi viņi ir, cik viņi ir juridiski labi vai slikti. Deputātam ir tiesības, bet tāpēc jau ir arī, kā jebkurš priekšlikums ir jāsagatavo kā lēmuma projekts un par viņu jābalso. Viņš nevar būt priekšlikums kaut kāds protokoliski tikai. Tāds nevar būt. Līdz ar to arī šajā gadījumā, ja teiksim, ir nepieciešamība, tad ir jātaisa atsevišķi, bezmaz vai bija jāpapildina darba kārtība ar šādu jautājumu, un tad arī būtu jāuzdot sagatavot šādu lēmuma projektu nākošai skatīšanai vai kad. Tas būtu juridiski korektais ceļš, nevis skatot vienu jautājumu, ielikt citā problēmā, teiksim. Varbūt saistītā, bet citā. Rīcībā. Ja šis priekšlikums nav iekļauts kā darba kārtības punkts izskatīt šādu jautājumu par deputātu tur atbildību par šitiem te, tad patiesībā, ja viņš nav šī lēmuma projektā, kā saka, grozījuma priekšlikums, tad viņš šobrīd nebūtu jāskatā. Tātad man ir jāaicina deputātus nolasot Rutas Cibules deputātes priekšlikumu, kādu viņai sagatavojusi, par to, vai mēs viņu šobrīd izskatām.
un iekļaujam lēmumu. Patiesībā, ka jūs balsojat par to, vai šo priekšlikumu iekļaut šajā lēmumā. Jā. Jūs šo lēmumu uzskatāt tagad. Jā, tātad, kolēģi, esam saņēmuši Jā. deputātes. Jā, lūdzu. Ja drīkst iestarpinājumam, šobrīd gandrīz jau iznāca tikai 2 priekšlikumi, gan Rutas, gan arī Sandras, bet kas attiecas uz otro priekšlikumu, man liekas, ka, jā, šobrīd ir tāda bišķi sakarsusi situācija. Es domāju, ka mēs nevaram arī no pansionāta viedokļa puses pateikt, ka viņi noteikti izpildīs budžetu, izņemot tos 2000, jo ir lietas, velkot paralēlis ar muzikas skolu. Es rīkoju konkursu, es nolieku dalības maksu, es prognozēju dalībnieku skaitu, bet ja jūs man teiksiet, ka atbrauca mazāk, ka es esmu slikti strādājis, respektīvi neizpildu to ieņēmumu daļu. Līdzīgi ir pansionātam ar klientiem. Ir jāpiesaista klienti, bet tur nav garantijas, ka tu piesaistīsi tik klientus, cik mēs esam iestrādājuši budžetā. Tad es domāju, ka tur ir sadaļas, kuras mēs varam prasīt, lai pildās, bet ir sadaļas, kas ir tomēr, kur mēs esam ierobežoti savā gribā. Ja vienkārši, es saprotu, ka Sandra iespējams to teica retoriski, tad mēs to pieņemam, bet ja mēs to strikti no budžeta viedokļa, tad tas nebūtu pareizi. Es domāju, kolēģi, mums par priekšlikumu, protams, būs jābalso, bet šis priekšlikums vispār ir ārpus konteksta juridiski. Jo es neatceros, ka tad, kad bija iztrūkumi vai kaut kādi budžetā, par ko lēmā iepriekšējā sasaukumā, ka kāds bija gatavs tos 2,cik miljonus sadalīt uz deputātu atbildības, tad neatceros priekšlikumus. Vienkārši tad jums ir jāvēršas tiesību sargājušās iestādēs, lai izvērtētu šo gadījumu, un knaps var vērtēt, vai te ir bijis kaut kāds noziedzīgs sastāvs, nevis šeit domes sēdi pārvērst, nezinu, par taisnības cīnītāju, diezgan muļķīgs. Es teiktu, es esmu pārsteigts par šādu saturu priekšlikuma, kurš pilnīgi, viņš juridiski nav saistošs vispār šai konkrētajai situācijai, bet varbūt tas izskatās labi, izklausās. Mēs priekšvēlēšanu vibes, kā teikt, ir. Jā. Jā, Imant, lūdzu. Es tikai mazu komentāru. Es gribu teikt, ka mēs visi esam deputāti, un katram ir tiesības paust savu viedokli, un katram ir tiesības arī iesniegt priekšlikumus. Un es domāju, nav labais stils teikt par kāda kolēģa priekšlikumu vai viedokli, ka tas ir muļķīgs. Paldies. Paldies. Kolēģi, es domāju, ka debates par šo priekšlikumu tā kā noslēdzam, un sekojoši deputāts Rutas Cibules iesniegtais priekšlikums, ka iekļaut lēmumu projektā 7. punktu noteikti, ka sakarā Balnoda domes 26. gada 26. februāra lēmumā pieļauto kļūdu pakalpojumu maksas noteikšanā, kas radījusi novada pašvaldībai zaudējumus. Atbildīgajiem deputātiem ir pienākums kompensēt pašvaldībai radušos zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nosakot, ka ieņēmumi tiek ieskaitīti ilgstošās aprūpes iestāžu budžetos. Balsojumu mēs nevaram sistēmā nobalsot, jau šis viens priekšlikums ir, un šobrīd jau bija jābūt balsojumam par pamatdarba kārtību, tad ir fiziskais balsojums. Ja? Tad balsosim sekojoši, kas ir par to, lai iekļautu šo priekšlikumu kā papildinājumu esošajā domes lēmumā. Kas par? Tātad pāri Ruta Cibule, Imants Lišāns. Kas pret? Egons Salmanis, Inta Kaļva, Jānis Trupelnieks, Aija Mežale, Andris Bačuks, Sandra Kinzule, Jānis Auziņš, Tālis Korlašs. Atturās? Andris Mežals.
Tātad aicinu balsot par lēmumu projektu kopumā ar izskatīto un atbalstīto iepriekšējā Andra Bačuka priekšlikumu. Tā, balsojumu slēdzu. Balsojuma rezultāti. 11 deputātu balsojums par, lēmums pieņemts. Nākamais. Tā, kaut kur ir nedaudz aizlicis. Jā. 13. Ir 13. jautājums, bet pirms 13. jautājuma pavisam īsa replika. Labas pārvaldības principu apšaubīšana. Un šeit es gribētu vilkt arī paralēles ar deputāta etiku un iespējamam, teiksim, runā un darbībā. Tātad 13. par valsts budžeta finansējuma sadalījumu mācību līdzekļu iegādēju Balvanovada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 2026. gadā. Izskatīts komitejas sēdē, atbalstīts, vai ir deputātiem iebildes jautājumi, vēlās izteikties par šo lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Balsojumu slēdzu. Balsojums 11 deputātu balsojumi par, lēmums pieņemts. 14. par dāvinājumu pieņemšanu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību mikrotīkls Tilžas pamatskolē. Lēmums izskatīts, atbalstīts Finanšu komitejā. Aicinu atbalstīt arī domes sēdē. Jautājumi, debates, priekšlikumi. Balsojam. Balsojumu slēdzam. Vienpadsmit deputātu balsojums par, lēmums pieņemts. 15. par Latgales jauno pianistu konkursa dalības maksas noteikšanu. Izskatīts Finanšu komitejā, atbalstīts. Vai ir kādas iebildes jautājumi, kāds vēlas izteikties debatēs? Balsojam. Desmit deputāti nobalsojuši sistēmā. Tātad pār Jānis Auziņš, Andris Bačuks, Inta Kaļvas, Andra Kinzole, Tālis Korlašežam, Aija Mežele, Andris Mežele, Segons Salmanis, Imants Lišāns, Jānis Trupānieks. Nepiedalās Ruta Cibule, vai tas ir kāds kļūme? Acīm redzot, jā, fiziski par paldies, tātad visi deputāti atbalstīja. 16. par vecāku dalības maksas noteikšanu Balvanovada pašvaldības organizētajās bērnu vasaras nometnēs 2026. gadā. Lēmuma projekts izskatīt Finanšu komitejā, atbalstīts, aicina atbalstīt domes sēdē. Aicinu balsot. Balsojumu slēdzam.
11 deputāti atbalstījuši, lēmums pieņemts. 17. par finansējumu piešķiršanu vardarbībā cietušo bērnu un vecāku vasaras nometnē. Tas ir rasa spēlēm izskatīts, atbalstīts, aicina atbalstīt domas sēdē. Jautājumi? Debates? Balsojumi? Balsojumu slēdzam. Vienpadsmit deputātu balsojums par, lēmums pieņemts. 18. jautājums par balvu apvienības pārvaldes Vīksnes pagasta pakalpojumu centra sniegto maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Izskatīts Finanšu komiteja, atbalstīts, aicina atbalstīt domas sēdē. Jautājumi? Priekšlikumi? Balsojam. Balsojumu slēdzam. Vienpadsmit deputātu balsojums par, paldies, lēmums pieņemts. Tā, pārējiem pie grupu balsojumiem. Tātad, kolēģi, par nekustamo īpašumu balvu novada izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 4 jautājumi, tātad 19., 20., 21., 22. Fiziskās personas, 2 un 2 juridiskās personas. Vai ir kādam, vai kāds interešu konflikts, vai kādi priekšlikumi par šo katru no tām, jo tad mums būtu jābalso atsevišķi. Šobrīd, ja nav, tad mēs varam balsot par šiem 4 lēmumu projektiem kopumā, kā teica Finanšu komiteja, izskatīti, atbalstīti. Vai ir jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. Vienpadsmit deputātu balsojums par, lēmumu projekti pieņemti. Nākamais balsojums par nekustamo īpašumu balvu novadā atsavināšanu, pirkuma līguma slēgšanu 23., 24., 25., 26., 27. lēmumu projekti. Tātad nekustamais īpašums dzīvoklis numur 10 skolas ielā 3 Viļakā, nekustamais īpašums dzīvoklis numur 4 Garnizona ielā 7 Viļakā, nekustamais īpašums numur 11 Raiņa ielā 41 Balvos, nekustamais īpašums Rūpniecības ielā 28 Balvos, nekustamais īpašums Ineses Šķilbēnu pagastā. Vai kādam ir jautājumi, iebildes vai kas cits, kas iepriekš nav bilsts? Aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. Vienpadsmit deputātu balsojums par, lēmumu projektu pieņemts. Tātad nākamais grupa balsojums par nekustamo īpašumu balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 28. līdz 31. lēmumu projekts. Tātad par nekustamo īpašumu dzīvoklis numur 5 Ābrenes ielā 5 Viļakā, nekustamais īpašums Buļmisti Vecvilžas pagastā, nekustamais
īpašums Doņikova Tilžas pagastā, nekustamais īpašums skola Parka iela 9 Žīguros. Vai ir jautājumi, debates, vai ir kaut kas bilstams? Aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. Vienpadsmit deputātu balsojums par lēmumu pieņemti. 32. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu izskatīts Finanšu komitejā, atbalstīts. Aicinu atbalstīt arī domes sēdē. Vai ir kādam jautājumi, vai vēlas izteikties debatēs? Aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. 11 deputāti atbalstījuši lēmumu projektu pieņemts. 33. Par nedzīvojamo telpu Partizānu ielā 14 Balvos Balvu novada nomas līguma pagarināšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izskatīts Finanšu komitejā, atbalstīts. Aicinu atbalstīt domes sēdē. Jautājumi, vēlas kāds izteikties debatēs? Un sākam balsošanu. Balsojumu slēdzam. 11 deputātu balsojums par, lēmums pieņemts. Tālāk ir grupu balsojums. Ziņotājs Tālis Korlašs, tātad par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu. Tālāk varbūt tomēr tās adreses idejas varētu. Labdien! Attīstības komitejā tika skatīti 8 jautājumi, 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40. un 41. Krišāņu pagastā nekustamais īpašums Krišāņu pamatskola, Bērspils pagastā nekustamais īpašums Vanagi, Bērspils pagastā nekustamais īpašums Vanagi, Balvu novada Rugāvu pagastā nekustamais īpašums Vecie Ozoli, Rugāvu pagastā Tālie Zeltiņi, Tusāju pagastā Kalna Ligzda, Škilbēnu pagastā Mērnieki, Škilbēnu pagastā Muiža un Škilbēnu pagastā īpašums Līdumi. Komiteja attīstības tika atbalstīts, lūgums atbalstīt domes sēdē. Jautājumu ziņotājiem. Vēlas izteikties debatēs. Aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. Vienpadsmit deputāti atbalstījuši lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. 42. Ziņotājs Tālis Korlašs. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Kubulu pagastā nekustamā īpašuma Imantas zemes vienība ar kadastra apzīmēm 3858 006 0427 sadalēji. Komitejā tika atbalstīts, lūgums atbalstīt domes sēdē. Paldies! Paldies! Šie ir atsevišķie jautājumi. Iespējams, lai nebūtu interešu konflikts neveidojas, tā kā deputātus aicinu katram izvērtēt savu balsošanu. Jautājumi, debates. Balsojam.
Balsojumu slēdzam. Balsošanas rezultāti. Tātad Andris Bačuks par, Ruta Cibula par, Inta Kaļva par, Sandras Ķindzule par, Tālis Korlišs par, Aija Mežele par, Andris Meželis par, Egons Salmanis par, Imants Lišāns par, Jānis Trupelnieks par, Jānis Auziņš nepiedalās. Paldies, lēmums pieņemts. Grupa balsojums par nekustamo īpašumu balvu novada reģistrēšanu zemes grāmatā. Ziņo Tālis Korlišs. Lūdzu, Tāli. Attīstības komitejā tika skatīti 6 jautājumi. Dzīvokļa numuru 5, Vidzemes ielā 22 Balvos. Dzīvokļa numuru 65, Pilsoņu ielā 23 Balvos. Dzīvokļa numuru 8, Liepu ielā 6 Skujetniekos, Lazdu kalnu pagastā. Dzīvokļa numuru 15, Skolas ielā 3 Viļakā. Dzīvokļa numuru 11, Ciemata ielā 3 Žīguru pagastā. Un dzīvokļa numuru 2, Klostera ielā 2 Viļakā. Komitejā tika atbalstīts, lūgums atbalstīt domes sēdē. Paldies. Jautājumi? Debates? Aicinu balsot. Inta. Balsoja, paldies. Slēdzu balsojumu. Rezultāti 11 deputātu balsojums par, lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašumu balvu novada nodošanu atsavināšanai. Ziņotājs Tālis Korlišs. Attīstības komitejā tika skatīti 5 jautājumi. Dzīvokļa numuru 11, Skolas ielā 3 Viļakā. Dzīvokļa numuru 35, Ezera ielā 26 Balvos. Dzīvokļa numuru 2, Viļakas ielā 21 Žīguros. Viļakas ielā 29 Žīguros. Viena dzīvokļa mājas Kauliņa Krasta ielā 13 Kubulu pagastā Kubulos. Komitejā tika atbalstīts, lūgums atbalstīt domes sēdē. Paldies. Jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. Rezultāti 11 deputātu balsojums par, lēmumu pieņemti. 54. Par speciālistam izdarējamo dzīvojamo telpu statusu atcelšanu dzīvoklim Baznīcas ielā 740 Balvos. Balvu novadā ziņo Tālis Korlišs. Attīstības komitejā tika skatīts šis jautājums, tika atbalstīts, lūgums atbalstīt domes sēdē. Paldies. Jautājumi? Debates? Balsojam. Balsojumu slēdzam. Rezultāti 11 deputātu balsojums par, lēmums pieņemts. 55. Jautājums par balvu novada pašvaldības kustamās mantas vieglās automašīnas Audi 80 valsts reģistrācijas numurs DP 6985 norakstīšana. Ziņo Tālis Korlišs. Attīstības komitejā tika skatīts šis lēmuma projekts par mašīnas norakstīšanu, un komitejā tika atbalstīts. Lūgums atbalstīt domes sēdē. Paldies. Jautājumi? Debates? Aicinu balsot. Balsojumu slēdzu. Vienpadsmit deputātu balsojums par, lēmums pieņemts. 56. par grozījumiem Viļakas novada domes 2014. gada 30. oktobra lēmumā par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajā zemē un platību precizēšanu. Ziņo Tālis Korlišs. Attīstības komitejā tika skatīts un atbalstīts uz domes sēdi, lūgums atbalstīt. Jautājumi?
Debates. Aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. Ā, 11 deputāti balsojums par, lēmums pieņemts. Tātad nākamais balsojums būs par nekustamo īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Ziņotālis Korlašs 4 lēmuma projekti apvienoti. Verpuļo 64, Balvu pagastā, Balvu novada, Verpuļo 102, Balvu pagastā, Balvu novada, Verpuļo 179, Balvu pagastā un Upes līča Baltnavas pagastā. Komitejā tika skatīti, atbalstīt uz domes sēdi, lūgums atbalstīt. Jautājumi? Debates? Aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. Vienpadsmit deputātu balsojums par, lēmums pieņemts. 61. par nekustamā īpašumu Partizānu ielā 66 Balvas Balvu novadā sagatavošanu atsevināšanai. Ziņotālis Korlašs. Attīstības komitejā tika skatīts un atbalstīts uz domes sēdi, lūgums atbalstīt. Paldies, jautājumi. Debates. Aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. Rezultāti 11 deputātu balsojums par, lēmums pieņemts. 62. par Balvu novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu mežaudres vērtības atzīšanu. Ziņotālis Korlašs. Komitejā tika skatīts, izdiskutēts un atbalstīts uz domes sēdi, lūgums atbalstīt domes sēdē. Paldies. Jautājumi. Debates. Aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. Vienpadsmit deputātu balsojums par, lēmums pieņemts. 63. par pašvaldības autoceļu izslēgšanu no autoceļu reģistra. Ziņotālis Korlašs. Komitejā tika skatīts iesniegums no Rugāju apvienības un piedaloties Rugāju apvienības vadītājai izrunājot, tika atbalstīts iesniegums izslēgt autoceļus. Paldies, lūgums atbalstīt domes sēdē. Jautājumi. Debates. Aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. Vienpadsmit deputātu balsojums par, lēmums pieņemts. 64. par izmaiņu veikšanu pašvaldības ceļu un ielu sarakstā. Ziņotālis Korlašs. Izskatot Rugāju apvienības vadītājas iesniegumu ar lūgumu iekļaut pašvaldības autoceļu reģistrā B ceļu grupā ceļu Ezermala aizstirne Rugāju pagastā. Komitejā tika izdiskutēts un atbalstīts, lūgums atbalstīt domes sēdē. Paldies. Jautājumi. Debates. Aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. 11 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 65. par nosaukumu Līvbērze piešķiršanu nekustamajam īpašumam Šķilbānu pagastā Balvu novadā, zemes vienības atzīšana par starpgabalu un īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdā.
Ziņotālis Karlašs. Tika saņemts iesniegums no Viļakas apvienības, izskatīts komitejā un atbalstīts. Lūgums atbalstīt arī domas sēdē. Paldies! Paldies. Jautājumi, debates. Aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. Balsojums 11 deputāti par, lēmums pieņemts. Tā, 66. Par balvu noda pašvaldības noteikumu numur 4/2026 par transporta līdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību balvu novadā pašvaldībā apstiprināšanu. Ziņotālis Karlašs. Komitejā tika skatīts šis lēmuma projekts un izdebatēts. Priekšlikumu sadaļā ir ar jaunu redakciju precizējumi. Izteikt jaunā redakcijā noteikumu 5. punktu transporta līdzekļu izmanto pašvaldības funkciju veikšanai, amatpersonu amatu pienākumu un darbinieku darba uzdevumu izpildes efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, ārpus darba laika un brīvdienās, izbraucot ārpus novada teritorijas. Transporta līdzeklis izmantojams saskaņā ar iestādes vadītāja rakstisku rīkojumu un tās saistīts ar tiešo darba pienākumu veikšanu. Un 33. punktā, ja eksploatācijas laikā mainās transporta līdzeklim ar izpildu direktora rīkojumu noteikta degvielas patēriņa norma vairāk kā 7%, nepieciešams noskaidrot izmaiņu iemeslu, veikt jaunu eksperimentu, noformēt aktu, 1. pielikums un 2. pielikums, un uzdot jaunu rīkojumu atbilstoši šo noteikumu 31. punktā minētajām prasībām. Paldies, lūgums atbalstītu. Paldies. Vai nepieciešams vēl papildu skaidrojums par šo priekšlikumu sadaļu? Ja nē, tad aicinu balsojumu par priekšlikumu. Balsojumu slēdzam. Tā, 11 deputāti atbalstojuši priekšlikumu un aicinu balsot. Lūdzu, Sandra. Man jautājums par šiem noteikumiem kopumā. Tāda iepriekš nebija vispār? Vai kā tika organizēts iepriekš? Kaut kad senāk viņi ir bijuši, bet viņi vairs nav spēkā un šobrīd tādu noteikumu nebija. Ja viņi būtu bijuši, tad mēs būtu viņus atcēluši un būtu jauni izstrādāti. Kā līdz šim tika organizēts šī transporta izmantošana? Praktiski tā arī šī izmantošana notika, tikai tas nebija uzlikts uz papīra, tā teiksim. Tā arī notika. Dzīvē tā arī tiek organizēts šis viss. Lūk, kur viens solis uz labas pārvaldības principu ieviešanu. Apsveicami. Paldies. Jā, lūdzu, Imant. Man radās tāds vienkārši redakcionāls jautājums neliels tajā priekšlikumā. Tur, ka, ja tas vairāk par 7% pārsniedz veikt jaunu eksperimentu, tas nav par skaļi teiks eksperiments, tas ir kontrolbrauciens, ne? Vai eksperiments tas jau būtu zinātnisks? Tas jau zinātnisks pasākums laboratorijā. Tā, varbūt to vārdiņu pamainīt. Tad kādu vārdiņu mēs redakcijam? Kontrola braucienu. Kolēģi, es domāju, tas ir nosaucams arī eksperiments, jo tiek ievākti dati un viņi tiek apkopoti, un tad ir secinājumi, un tad mēs varam ar to saukt gan kā eksperimentu, gan kontrola brauciens, vienkārši mēs izbraucām, izvizinājāmies, nokontrolējām, bez datu analīzes. Tāpēc korektāk, manuprāt, būtu, varbūt viņš izklausās pārāk, tas tā kā... Komitejās priekšsēdētāji vietnieks. Bet es domāju, varam mēs arī atstāt eksperimentu, jo tas ir tā kā mēs pārbaudam, vai atbilst mūsu izvirzītā hipotēze patiesībā. Varbūt man radās tādas tikai asociācijas. Paldies. Katra nozare ar dažādiem jautājumiem nedaudz savādāks priekšstats, ko katrs vārds nozīmē. Tad man balsojam par esošo redakciju, ja? Labi, paldies, aicinu balsot.
Tas slēdzu balsojumu. Vienpadsmit deputātu balsojums par. Nākamais ir 71. Tie ir papildu darba kārtības jautājumi par dāvinājumu pieņemšanu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību mikrotīklus Rugāja pagastā. Ziņo Aleksandra Klija, Iveta Arelkeviča. Lūdzu. Tā arī jādara. Tātad lēmuma projekts par dāvinājumu pieņemšanu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību mikrotīklus Rugāju vidusskolai pieņemt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Tātad interneta nodrošināšanai skolas ēkā par kopējo summu 3013,55 €. Bezvadu piekļuves punktu 1756,07 €. Un 3 tīkla komutatorus 1257,48 €. Vai kolēģi atbalstām šī dāvinājuma pieņemšanu? Skaidrs, ja atbalstām, tad labi. Jautājumi, debates. Balsojam. Balsojumu slēdzam. Vienpats deputātu balsojums par lēmums pieņemts. 72. par mantas ieguldīšanu akciju sabiedrība Balva enerģija pamatkapitālā. Ziņo Oļegs Keska un Juris Annuškāns. Lūdzu, Juri. Tad 23. aprīlī Balvu novada doma pieņēma lēmumu, ar kuru tika nolemts, ka akciju sabiedrība Balva enerģija tiks ieguldīts pamatkapitālā īpašums, lai nodotu centralizētās siltuma apgādes funkcijas Balvu novada Žīguru pagastā. Tajā lēmumā arī tika uzskaitīta manta, kas tiek ieguldīta visu. Taču, izvērtējot Viļakas apvienības pārvaldes struktūru vienības, Žīguru komunālā saimniecībā apkure pamatlīdzekļu un materiālo vērtību inventarizācijas sarakstu, ir konstatēts, ka centralizētās siltuma apgādes pakalpojumu nodrošināšanai tiek izmantoti arī vēl citi pamatlīdzekļu un inventārs, kas nav iekļauti tajā pirmajā lēmumā. Un līdz ar to ir vajadzīgs arī vēl šis lēmums, kurā ir minēti arī tas inventārs un pamatlīdzekļi tie, kas ir jāiegulda, lai varētu šo uzdevumu izpildīt. Viss, paldies. Paldies. Jautājumi. Man ir jautājums, Oļegs ir pieslēdzies. Oļeg, kur tu esi atsaucies? Es neredzu šeit dziļurubumu un varbūt ir vēl, bet es lūgtu deputātus, par cik mums šis nav bijis. Tāds vienkārši mēs ļoti skatāmies šobrīd visu to procedūru. Ja gadījumā būs, es redzu, ka te dažas pozīcijas nav, ka mēs papildināsim nākošajā domā, tas nav varbūt, vai arī, vienkārši lūdzu saprast situāciju, ka mēs ļoti, darām veicīgi visas procedūras, lai varētu visu sakārtot, bet vēl kaut kas ir tāds, kur varbūt es neredzu šeit dziļumu, varbūt tāpēc. Nē, drusku, bet vienkārši, lai šobrīd, ja būs gadījumā papildinājumi, tad zinat, ka tas nav nekas tāds briesmīgs, ko lai mēs pilnīgi visu pārbaudam, ja? Paldies.
Manuprāt, Paldies. tas dziļums sūknis ir kā inženieru būve pie zemes gabala. Nav viņa piesaistītā. Jautājumi, debates, tātad informācija, ja vēl kaut kas būs jānodot Balvu enerģijai, tad izskatīsim komiteju un domes sēdē. Aicinu balsot. Inta, kaļo, labi, būs kaut kas mēs, jā. Nē, jau pa vēlu, jā. Tātad Inta Kaļa fiziski nobalso par, Jānis Trupavnieks sistēmā nobalsojas par Ivans Slišans, tāpat Egons Salmanis, Andris Mežalis, Aija Mežale, Tālis Korlešs, Sandra Kinzele, Ruta Cibule, Andris Bačuks, Jānis Auziņš. 73. jautājums par finansējumu piešķiršanu centrālās bibliotekas telpa pielāgošanai Žīguros, Viļakas ielā 25. ziņo Ruta Silsējā un Olga Siņica. Jā, labdien! 12. maija ir saņemts iesniegums no Balvu centrālas bibliotekas par nepieciešamību piešķirt finansējumu, jo Žīguru bibliotekā pārceļās uz citām telpām, pārceļas uz telpām kultūras namā. Un, lai sakārtot tās telpas un pielāgot bibliotekas vajadzībām, nepieciešams finansējums 821 eiro materiālu iegādei, lai veiktu remontu, kosmētisko remontu apgaismojumu, nomainītu un elektroinstalāciju. Nepieciešams 821 eiro tikai materiāliem, jo Viļakas apvienība gatavo veikt remontdarbus paši. Lai piešķirtu šo finansējumu, ir sagatavots lēmumprojekts un lūdzu piešķirt no Balvu noda pašvaldības 2026. gada budžeta apstiprinātiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējumu 821 eiro centrālas bibliotekas telpu pielāgošanai Žīguros, Viļakas iela 25. remontu veikšana nepieciešama materiālu iegādēji. Un līdz ar to grozīt arī pašvaldības budžetu, novirzot šo naudiņu bibliotekai. Paldies, jautājumi. Pēc vēlas izteikties. Komitejā viņš netika iekļauts darba kārtībā, jau tika pieprasīti adekvāti dokumenti, kuri pamato šo nepieciešamību, jo forma, kādā bija sākotnēji iesniegts, nebija atbilstoša dokumentu izskatīšanas kārtībai komitejas sēdēs. Aicinu balsot. Nebūtu loģiskāk to Viļakas pārvaldē novirzīt, jo viņi jau atbild par telpām. Olga. Jo nevis bibliotekas budžetā to iekļaut, bet pārvaldes, jo pa telpām jau atbild pārvaldē. Nu jā, tā ir, ka par pagastos, jā. Viņa arī remontēs, taču es domāju, ka tas ir loģiskāk. Lēma projekta konkrēta iestāde nav minēta. Jā, konkrēta iestāde nav minēta. Ok, sapratu, paldies. Nekas atkārtojam balsošanu. Aicinu balsot. Balsojumu slēdzam. Vienpadsmit deputāti balsojums par, lēmums pieņemts. Cienējamie skatītāji, klausītāji, iedzīvotāji, speciālisti, kas ir pieslēgušies attālināti. Šobrīd notiks jautājumu izskatīšana sēdes slēgtajā daļā.
Jā, nekas bez. Slēgtā daļā izskatāmie lēmuma projekti 3 vienbalsīgi atbalstīti. Noslēdzošais par aktuāliem jautājumiem Balvu novada pašvaldībām. Varbūt neliela informācija no priekšsēdētāja puses. Tātad aizvakar bijām Pierobežas pašvaldību vadītāji aicināti uz Saeimas aizsardzības drošības komisijas sēdi, kur tiek tāda publiski ievākta informācija par to, kādi tad ir notikumi saistībā ar dronu apdraudējumiem, kas ir bijuši, kāda ir gatavība pašvaldībai, pašvaldības iestādēm, kritiskajam personālam, kritiskai infrastruktūrai, skolām, pirmskolas izglītības iestādēm. Lai 8 pašvaldības vadītāji kaut vai pa pāris minūtēm izrunātu, paiet krietnes laiks. Un tālāk nekādām diskusijām tur nenonāca pie iespējām austrumu pierobežas likuma izveides vai kādiem citādiem instrumentu izveides, kas būtu nepieciešams mūsu pašvaldībām, mūsu iedzīvotājiem. Ceru, ka varbūt šodien jau redzējāt, valdība ir apstiprināta nav un viss būs atgriezīsies varbūt savās saimnieciskās sliedēs, kas ir kā tāds. Bet biju, godīgi sakot, biju gaidījis vairāk, gan izjūtas, gan cerības tādas bija. Cerams, ka šī informācija, ko sniedzām, ir apkopota. Gribu teikt, ka pašvaldību savienība kopā ar pašvaldībām jau savus priekšlikumus, ko mēs sagaidām no valdības, civilās aizsardzības, pierobežas, likumdošanas jomā, ir iesniegta 19. martā, ja nemaldos. Nosūtīt ministrijām un attiecībām komisijām, bet īsti laikam nav nopietni pievērsušies pie šiem jautājumiem, bet labi, varbūt tagad, kad pie pirmā šūna apraides, tas bija Madona, Cēsis, Valmiera, netiks vairs uzsvērts, ka Latgalē šeit ir apdraudējums, bet sapratīs, ka tas apdraudējums reāli ir Latvijai un visiem mūsu iedzīvotājiem. Un aizvakar tajā pašā dienā 2 bija Valmierā, Kaugurmuižā arī saaicināt šīs puses, tātad Alūksne, Valmiera, Cēsis, Balvi, Zemessardzes brigādes 2. štābā, kur arī saņēmām tādu informāciju, kas notiek, kādi ir iemesli bijuši šai apraidē. Protams, mēs parakstījāmies par ierobežotu informācijas pieejamību un to, ko saklausām. Bet katrā gadījumā robežas stiprināšana notiek katru minūti, katru stundu, katru dienu, un viņa pēc nedēļas ir krietni vien spēcīgāka nekā viņa ir bijusi varbūt iepriekš. Un tā kā galvenais vēstījums, ka tiešām bruņotie spēki, neskatoties uz politiskajām peripētijām, dara savu darbu, un kā viņi domā par valsti un par mūsu iedzīvotājiem kā tādiem. Nav labas ziņas, ka tiek atcelti, pieņemsim, šodien tikko arī bija ziņa, ka mums ir tāds rančo, kur ekskursijas tiek pieteiktas. Ekskursijas ir bijušas pieteiktas, ja nemaldos, tālas teica 12, un visas 12 ekskursijas ir atceltas. Protams, es nevaru nosaukt no kādām skolām un pašvaldībām, teiksim, un novadiem. Šie ekskursanti bijuši gatavi braukt, bet pēc neapstiprinātas informācijas, pieņemsim, Siguldā, ir noteikts, ka lūk uz Latgali nebrauciet. Tur ir bīstami, un mēs nevaram, kā pašvaldība, nespējams drosmi. Šie nav labi signāli, protams, arī vakar un aizvakar izskanēja no Latgales turisma asociācijas, ka tiek atceltas rezervācijas. Ko? Tā ir mūsu dzīve, mums sava dzīve jādzīvo, un ikdienā ir mācības, darbs un visas atbildības. Vienkārši ņemam vērā, un, protams, rītdien Latgales pašvaldību vadītāji tiekās ar Vidzemes plānošanas reģionu padomes pārstāvjiem. Es domāju, ka šie būs viena no karstākajiem jautājumiem, kas ir. Un otrdien arī paredzēta 10. tāda Zoom sanāksme arī ar proceso pārstāvjiem. Viņi nodarbojās gan ar
rezervju piegādēm, tas nozīmē pārtikas un visādi sadzīviskas un arī par rīcības plāniem. Nu, tā kā tā, sekojam līdzi, kas skar arī par drošību, tātad šo sestdienu ir liels masu kultūras pasākums parkā, tātad Latvijas pūtēju liels koncerts, Negons un visi vadam. Arī šajā ziņā mēs skatāmies jau no drošības viedokļiem, kur ir kopā ar Nemateriālā kultūras mantojuma centru ir izstrādāti dažādi scenāriji pie dažādas informācijas saņemšanas, gan tas, kas attiecās uz pasākuma dalībniekiem, gan tas, kas attiecās uz iedzīvotājiem. Ir sagatavot arī tāda schēma karte, iespējamie šie kustības virzieni, kur ir jādodas, ja nu ir šis oranžais apdraudējums. Tātad mūsu muiža, muzejs, sākuma skola, jauniešu centrs, kultūras atpūtas centrs, pēc vajadzības arī pirmskolas izglītības iestāde Sienāzītes. Vai, Egon, kaut kas ir piebilstam, vai mēs ejam pietiekoši loģiski tev kā mūsu vadošajam šī pasākuma organizatoram un vadītājam? Jā, pat cik pasākums notiek brīvā dabā, tad ir izaicinājums laika apstākļi, kas ir šobrīd arī sola 14 grādi, un tas ir pavēsi. Bet otrais izaicinājums arī vēl šīs drošība. Manuprāt, Nacionālais kultūras centrs šim un arī novads maksimāli daudz uzmanības ir pievērsis, un arī viņi tā arī saka, šis faktiski mūsu pirmais pasākums šādos apstākļos. Un tie algoritmi ir loģiski šodien, starp citu, Zooms par drošību kolektīvu vadītājiem, lai viņiem ir pilna informācija to, ka pārnovadu ļaudis, kas atrodas vidzemē, viņi uzskata, ka Latgalē ir nedrošāk. Tas tiešām ir fakts, bet es viņiem stāstu, vai tiešām jūs domājat, kā aizbraucot no Balviem, pārbraucot Citas upi, jau mainījās šis draudu līmenis. Nu, taču nē, Latvija tiešām ir mazāk, ka mums ir jājūtas apdraudētiem visiem, principā, jā. Bet man liekas, ka viss ir izdarīts, to, ko mēs varam izdarīt. Nu, paldies. Jā, naivi domā, Cēsī, Rīgai, Liepājnieki bija izrēķinājuši. Mēs bijām ar Sandru šajā otrajā jauniešu festivālā Liepājā, tikāmies arī ar Liepājas mēru. Nu, viņi ir pietiekoši arī advancēti un domājoši un saprot, kas pie mums notiekās. Viņi saka, tātad tas kaut kas, kas lido, tas ir 2,5 stundās atkarībā no agregāta ir pie viņiem, un viņi saprot, ka arī viņiem ir jābūt gataviem un zinošiem par jebkādu rīcību. Tad, protams, viens tāds nepatīkams gadījums, kas notikās piekdienu vakarā, tas ir ekavāt. Mums ir jāstrādā nopietni pie šiem. Mēs strādājam pie skolēnu maršrutiem, pārvadājumiem, kas uz priekšdienām būs, bet mums ir ļoti liela uzmanība un ar lielu rūpību jāpieiet, kādi darbinieki, kādi šoferi vada šos autobusus un par kādu drošību mēs varam vecāki un mēs varam justies, ka bērni tiek droši nogādāti no punkta A līdz punktu B. Šis negadījums labi, ka beidzās tā, kā viņš beidzās. Secinājumus prasīju izpildirektorai, lai man uzrakstītu ziņojumu par darbību, kāda mums sekos no pašvaldības izpildvaras un tātad arī no lēmējvaras puses, jo tādi gadījumi vienkārši nedrīkst atkārtoties, ka autobusa šoferis atrodas savā darba vietā, pildot savus tiešos pienākumus alkohola reibumā.
Nu, tas ir tā. Un vakar bija tikšanās gan ar pagastu apvienību vadītājiem, par atvaļinājumiem, par darbiem, par iepirkumiem, par darba organizāciju, par civilo aizsardzību. Nu, tāpat tās arī, kā jau teicu, pansionāta vadība bija sociālā dienesta vadītāja un finanšu pārstāvniecība. Mēs skatījāmies arī par budžetu izpildi, neizpildi. Un patiesībā nevis meklējam iemeslus, lai nestrādātu, bet meklējam iemeslus, kā strādātu, kādā veidā un kas ir jāizdara, lai sasniegtu labākus rezultātus. Tas varbūt tā īsumā arī viss. Un šādu tradīciju mēs, ja būs vajadzīgs, atklātajā daļā runāsim, bet ja būs informācija arī tāda, kas ir mums iekšēji daudz diskutējama un dažādi viedokļi var parādīties, mēs varam arī kā slēgtā daļā, bet paredzot to mēs sēdē, lai tiešām nebaidītos visu izrunāt un visu zināt. Paldies, paziņoju sēdi par slēgtu.